biroja ēkas, tās ir mūsdienu fabrikas. Tā ir patiesībā telpa, kurā ielikt savu darbošanos, savu ražošanu. Te tas ir tikai tādā jaunākā veidolā. Un aiz viņām Jugendstils. Patiesībā tieši šīs Jugendstila ēkas ir tās, kas ir ietekmējušas abas šīs biroja ēkas Antonijas ielā. Vertikālais Jugendstils, logu forma, fasādes ritms un pat jumta izbūves. Tas viss ir šeit, tikai modernā valodā. Mēs arī esam gājuši šo, ka fasādē ir jābūt telpiskai, fasādē ir jābūt dziļai, fasādē jābūt gaismainas, bet mēs to esam risinājuši īsti mūsdienīgi ar ģeometriskiem paņēmieniem. Nu, kaut kā tā varētu mēģināt. Tas, ko mēs te varbūt arī sākumā pat nepamanām, bet noteikti tas iedarbojās uz muguras smadzenēm, ir tas, ka šeit ir ļoti augsti pirmie stāvi. Rīga tomēr vienmēr ir kaut kā pirmajos stāvos arī bijusi zema, un tie augstie veikali un augstās kafejnītes Rīgā ir diezgan pamats. Mēs uzstājām uz šo un tiešām šīs telpas. Katrs, kurš viņās iet, uzreiz ir tā kaut kāds tas senās Eiropas gaisīgums, ir tā telpa, ir tā vieta, kur elpot, un faktiski man arī tieši tāpēc patīk ar šiem skatlogiem iet garām, un tur nav tā, ka pārsegums spiež tev un gribās pieliekt galvu, bet beidzot var izstiepties un taisni muguru soļot. Nu jā, faktiski kaut kā šitā viņi arī varētu ar tām jumta izbūvēm uz augšu, tā dinamiski. Šī detaļa ir tas, kas laikam man arhitektūrā patīk visvairāk. Tās ir šīs gaismēna rotaļas, gan dēļ fasādes izteiktās ģeometriskās plastikas, gan dēļ atspīdumiem no pretējām ēkām. Šīs ēkas ir tieši pusceļš starp manām mājām un manu darbu. Tas sanāk katru dienu vismaz 2 reizes iziet šeit cauri. Es redzu, kā viņas izskatās rītausmā, es redzu, kā viņas izskatās vakarā. Citreiz sanāk iziet cauri arī vēl naktī. Un katru reizi tā fasāde ir citāda. Un man pašam liekas, ka tas ir vislabākais, kas te ir sanācis.